kamēr es te savos laukos gribās dalīties. Stāstīt, īstenībā man vienkārši, tad, kad nāk, tad ir jādalās un jāstāst, un vienkārši jāir. Sievietes galvenais uzdevums, lai viņa būvētu labklājību, ir būt tai, kas viņa ir, būt savā enerģijā, starot to, kas ir, un paļauties, ka kādam tas ir vajadzīgs, kādam rezonē, kādam patīk, kādam iecepīja, kādam liekas, man arī tas ir vajadzīgs. Un tas, kas man reāli patīk, ir tas, ka es esmu atlaidusi un iemācījusies kaut kādā veidā būt sociālajos tīklos un arvien vairāk būt pati. Tajā pašā laikā, tad, kad es dalos ar sevi, es zinu, ka ir cilvēki, kuriem garšo. Ir cilvēki, kuriem saklikšķi. Un tie ir tie dvēseles klienti, vai pareizāk sakot. Manā gadījumā tās ir manas mīļās, dārgās māsas, superīgākās, brīnišķīgākās sievietes, kuras ir uzdrošinājušās iet savu ceļu, iet pētīt, ko nozīmē būt sievietei. Un pie tam būt spēkā. Tādēļ, ka mēs zinām, kā izpaužās vīrišķais spēks. Mēs to esam redzējušas lielai daļai no mums. Nemīlestībā pielietots spēks no vīriešu puses vienā vai otrā veidā ir darījis pāri. Un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ mēs atsakamies no sava spēka. Un šobrīd visiem uz zemes ir tā nērti būt. Tāpēc, ka ir milzīgs spiediens. Kāpēc ir spiediens? Lai mēs atmostos. Ir tā kā multines, kas spiež tik tālu, ka acis iznāk ārā un es ieraugu. Un tad jautājums, bet cik ilgi var spiest un kāpēc un kā? Mūsu planēta šobrīd ir aizraujošā dzemdību procesā. Tiek dzemdināta jaunā pasaule. Un tajā pašā laikā dzimšana un nāve ir tik saistītas. Principā kā rociņa ar cimdiņu, kā iekšiņa ar āriņu, kā augšiņa ar apakšiņu, kā dzimst jaunā pasaule. Tas notiek. Mēs jūtam kontrakcijas visu laiku. Tā muļķīgi kaut kā tomēr. Vai zināja, ka Bībelē Dievs nolāda Dievu pēc tā pasākuma ar to augli un to, ka viņi gribēja padalīties ar Ādamu no labā un ļaunā atšķiršanas koka. Dievs viņu nolādēja, lai dzemdības būtu sāpēs. Palas šo raksturvietu, Mūzes grāmata. Un kaut kādā mērā no šī mēs varam izsacināt dažas lietas. Es pilnīgi citur aizgāju tēmu pilnīgi citur aizgāju enerģiju, nekā es biju domājis, kad es sāku video. Ar māti Zemi parunājoties. Man gribējās uztaisīt video, un sanāca tā. Šajā raksturvietā mēs saprotam, ka ir kaut kāds Dievs, kurš
ir Bībeles dievs, vai vismaz viens no, kurš staigā pa Ēdenes dārzu un meklē Ādamu un Ievu. Ja viņš tur sauc Ādamu, viņš viņu nevar atrast. Un tas tāpēc, ka viņi tur bija paslāpušies un, vai ne paslāpušies, nezinu, bet neredzot, tātad viņš viņus neredzēja. Tātad tas ir kaut kāds dievs, kurš nav visur esošā apziņa, īsāk sakot tā. Un pēc tam šis pats dievs nolādēja Ievu, ka viņai būs dzemdēt sāpēs un, finālā, izsūtīja viņus no paradīzes un tā tālāk. Izlasi. Es tagad arī tik sen neesmu lasījusi, bet tad lūk atnāca. Mīļie, laiks ir attapties, kad Dievs ir pavisam cits, nekā tas, kas tur ir rakstīts. Kas ir tā dievišķā enerģija katrā no mums? Kas ir tā plūsma, sajūta, smarža, tā enerģija, tā mīlestība, kas caur mani grib izpausties šajā realitātē? Ja Dievs ir mīlestība, tad ir kāds cits Dievs, kurš ir novēlējis, lai mēs dzemdējam sāpēs, jo dabiski tas ir orgasmisks process un saslēgšanās ar visu, kas ir portāls, dvēseli ienāk šajā realitātē. Tā ir absolūtākā, primārākā maģija, brīnums, forma, kādā mēs eksistējam šeit. Un varbūt arī tāpēc, tagad to jauno laikmetu dzemdinot, ir tik daudz sāpes uz planētas. Tajā pašā laikā, mīļie, tajā pašā laikā visas sāpes, pārmetumi, traumas, skumjas, bailes, vaina, kauns un tā tālāk. Tas viss ir resurss. Tas ir milzīgs resurss, lai mēs varētu apzināties, kāds spēks tajā slēpjas, ja es mīlestībā to transformēju. Absolūtā tīrā mīlestībā pieņemu, transformēju un caurlaižu spēkā. Tur, kur ir sāpes, tur, kur ir spiediens, tur, kur ir kaut kāds, tur ir saspringums, ja? Tīri ķermenī mēs varam sajust saspringums. Un mēs nesājam tik daudz saspringumu īstenībā līdzi ikdienā. Kad būt pilnīgi brīvā, rotaļīgā, plūstošā sajūtā ir bezmazliet kauns. Mīļā, visdrīzāk sievietes man skatās, lai arī vīrieši arī skatās. Tad, kad mēs atceramies savu spēku, kurš izriet no savas cilvēcības pieņemšanas, no savu traumu pieņemšanas un mācīšanās no tām, kas nav patīkami. Tas nav patīkami. Es nezinu, kurš ir palaidis šo kaut kādu tenku, kā garīgā tāda atmošanās un izpratne un saprašana, ka es esmu dvēsele un tā tālāk, ka tas ir kaut kas tāds viegls, vienreizīgs, es nezinu, ar pozitīvo domāšanu un afirmācijām sasniedzams. Tā nav. Tas ir superīgs ceļš, tas ir brīnišķīgs ceļš, tas ir mīlestības ceļš. Un
mīlestība arī ir dažāda. Un tieši tāpēc mums ir sakrālā tehnoloģija ķermenis. un mēs atšķiramies, vīrieši un sievietes atšķiras. Un tas, kā mēs varam savienoties ar dievišķo pirmssākumu un ar visu pārējo, kas izriet no tā, tas atšķirās. Tieši tāpēc es vairāk strādāju ar sievietēm, jo es esmu tik ilgi mēģinājusi saprast, ko tas nozīmē, kā tas ir. Jo man sākumā bija grūti vispār pieņemt ķermeni, šo pasauli, visu kaut ko. Man neviegli gāja. Tomēr ar ļoti daudz dažādu prakšu pieredzēšanu, ar sevis iepazīšanu, ar atsaukšanos dievišķajai enerģijai. Es esmu pagājis kādu brītiņu jau sajūtā, ka dzīvot ir forši, kad dzīvo pa īstam. Un jo īstāk, jo labāk, un jo biežāk tas, jo foršāk. Un tas īsti nevienmēr ir patīkami. Tas ir vienkārši pa īstam. Dzīve. Nu ko? Tā šodien te papļāpāju. Paldies, es nezinu. Paldies, ka skaties. Es gribu iedvesmot cilvēkus, un it īpaši sievietes, uzdrošināties izkāpt no rāmjiem, uzdrošināties sākt ar vien vairāk, ļaut mīlestībai caur sevi izpausties. Kad es to saku, es jau zinu, ka liela daļa to nesapratīs tā, kā es to domāju. Tāpēc, ka tas ir citādāk, kad strādā ar šaktī, kad strādā ar dievišķo, sievišķo enerģiju un tās šķautnēm, tas ir pilnīgi citādāk, kā ir pierasts, kad strādā ar Dievu, Tēvu, Šivu, apziņu, tā tālāk. Ok. Nu, tās, kuras ir spēka kursā, varbūt, ja redz, iekomentē, kas ir savādāk. Bet tiekamies brīvi, plūst, maigi, kopā ar vēju un radīt caur vieglumu, caur savu unikālo kodu. Radīt. Jēgā.